Sveicināti! Sveicināti! Caur ērkšķiem uz otrā sērija. Šoreiz mums pievienojas Rihards Gromuls. Gromuls šodien aizstāja Edvīnu. Edvīns Toaletē. Jā, viņš nevar tikt ārā no toaletes. Un, Man jau vajag to toaleti 2 stundas, un viņš nenāk ārā. Un, starp citu, tu esi tēta vēstnesis? Es esmu tēta vēstnesis. Tēta ir vislabākā kompānija. Ar labāko internetu, ar stiprāko savienojumu. Un ar vislabāko oriģinālu saturu Latvijā. Caur ērkšķiem uz var skatīties TET TV+. TET TV+, ja tu gribi ātrāk redzēt, jā. Vai arī 360 TV, ceturtdienās 8:30, laikam bija. No, nevis 9:30. Vai 9:30. Kaut kas ar 30. 20, divnieks tur ir un 30 tur ir. Jā, vakarā, ceturtdien vakaros. Šī sezona ir rītīgi laba. Tā ir ļoti laba sezona. Ļoti laba sezona pagaidām. Ērkšķi ir atpakaļ un ērkšķi ir kultūra mantojums Latvijai jābūt. Jā, tad šajā sērijā tas, kas notiek, tas ir pēc tās pirmās iepazīšanās. Viņas pirmo nakti gulējušas kopā. Un tad viņām tur ir bijušas tādas problēmas vienā ar otru, jo, viena mazāk, viena lielāka. Viena mazāk, viena lielāka, viena tur vairāk vietu aizņem, viena mazāk skābekli patērē. Un tajā telpā viena vairāk CO2 vai arī metānu izdala. Kā kur. Un, Visi nav pieraduši kā vīrieši nometnēs gulēt kopā vienā telpā. Viens krāts, otrs pirda, trešam modinātais 6 no rīta zvanīja. Ksenijas agrā rosīšanās nav palikusi nepamanīta. Dažas dalībnieces pat ir manāmi samulsušas. Plika. Vakarā viņa arī ģerbās plika, es guļu. Man tieši sanāk tā gulēt pretī izgultnei, un viņa pietupījās un pagriežas, un man naktī arī plika, man arī pamūrās plika. Plika, kā jāguļ ir. Jā, labs jautājums. Jāpasies, kā viņas tur tik neizgulējušās, jo tur puse krāts, puse pirš. Un viena guļ plika. Kā viņa atļaujās plika gulēt? Nē, viņa pavar acis, redz pliku, neskaties. Nezinu, vai tā ir tik liela problēma. Kā Ksenija vienkārši viņa tā kā Olga pamostās tādu, grib tikai rīt izteikt vienu, un skatās, ka Ksenija tur vienkārši stāv. Varbūt Ksenija tur nevis stāv, bet viņa to rīt izteikt pientājas. Bet, starp citu, Ksenija ir zinām ar to, ka viņa visādus video filmē. Es zinu, jā. Viņai ļoti labs Telegram kanāls. Telegram kanāls, pilnīgi. Jā, kur ir daudz interesants lietas redzams. Jā, tad šajā sērijā es tik daudz to neatstāju, bet lielam tas, ko tā visām meitenēm saka besīt, ka Ksenija visu laiku filmē. Nē, mēs paši bijām. Mēs to pieredzējām. Mēs pieredzējām, Ksenija visu laiku izmanto telefonu. Viņai ļoti patika mūsu filmē, ka mēs skatījāmies, kas bija ļoti nērti, jo viņi skatījās, es teiktu šādi te, kaut ko ar sēž, viņi tādu ieraug tevi. Jā, īstenībā var nedaudz saprast tās pārējās meitenes, un tagad arī vairāk no šodienas viedokļa makes sense redzot to kontrastu, kāpēc viņi varbūt bija tik agresīvi filmēja, jo viņai par to sāka dirst, un viņi tikai speciāli Jā, nē. Kas ir es esmu tikko pamodzies, es esmu nopampus. Es, protams, negribu, lai tu man savu telefonu bāzes laiku, bet sejā, un vai nofilmējam arhīvu. Viņa nepatīk ar telefonu filmēt, bet tā, ka tās visas kameras, tas ir ok. Bet galvenais ar savu kameru, tas ir telefons. Un plus, droši vien jau ir tā, ka tur viņas parakstīja līgumu, ko viņas tur var baigi dirst. Ar Kseniju neviens līgums nav parakstīts. Viņa neizsniedz viņam tos GDPR lapiņas. Jā. Tur jau tas jau zināms, ka ērkšķi meitenes ļoti labi zina likumu. Viņam ir jāzina visu. Jā, viņas ir tik daudz iekļaušās problēmās, ka viņas zina, kā. Nē, protams, no malas, ja es būtu ērkšķi dalībniece, un man tur vien pie galda tā ņem un filmē, tā mēs tā ēdam. Tad es justos tāds, ka nomierinies. Jā? Viena kamera par daudz. Tāpēc arī pirmā sērija, kur Ilza skaidrā ir. Bet man patīk, ka viņa katru sēriju ir viens cits cilvēks parādā. Ceturtajā viņa izstāsta vēl frišāk nekā. Jā? Oh, shit, es neesmu vēl skatījies. Šitien te, man liekas, viņa vēl ir... Šeit, man liekas, viņai ir vēl drusku kalīts. Kas tur fonā? Tas, es nezinu, jūs varat redzēt? Maga. Jā, un tas odu. Dagšķidrums. To gan jau viņi arī iedzēra. Jā, ne? Radīsim kājas video, katram nepatīk kājas lieku video. Tev ir skaisti video, tu zini pareizo leku tēmi. Tāpēc tev atļauj sev filmēt, bet pirms publicēt, tu iedomā noklausīties. Laiku mainīt savu viedokli. Es teicu, ka to pašu. Vakarienes no sākuma negribētu mani filmēt. Šodien mainīt. Kas nepatīk eit policijā, rakstīt iesniegumu. Oh, shit.
Tā vienkārši viņa parasti tā dara, viņai kaut kas nepatīk. Viņa raksta policijas iesniegumu. Tā neļauj man savu sievas mācas materiālu taisīt, kurš runāja par seksu. Viņa arī par seksu runā? Viņa tikai runā savā TikTokā par seksu. Meitenes, kāpēc jūs neņemiet dibenā? Dibenā ņemti ļoti forši. Kaut kāda tāda viņa tie video. Es tikai redzēju, ka tur, kur viņi tverkoja. Viņas ap citu ielika storijā no tā pirmā streama, tā kā, ko mēs to video uztaisījām. Tā kā mūs, tā kā viņi zina par mums arī. Sveicien, Sanī. Čau, Ksenija, tev ļoti forši video. TikTokā. Es ceru, ka tu neizbalsos. Es ceru, ka tu tiks līdz finālam. Tikai nespoilo man vēl. Cilvēks pārdzīvo par to, ka tu publicē bez viņas ziņas kaut kurā video. Ar kādām tiesībām? Es tev novēlu šo nakti saldākas sapņus. Jūs tu man draudi? Nē, es tikai novēlu jauku sapņus. Jā, es visu filmēšu. Jā, mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Labrīt! Šis ir rīts, šis nav vakars. Jā, tehnoloģiju. Laikmets vienkārši. Bet šis bīvs, ko jūs tagad redzat, viņš augs. Augs, jā. Šis bīvs būs labs bīvs. Šis ir sākums, šis ir tikai tāds foreshadowing. Jā, ka filmā tur parādās kaut kāds, nezinu, tēls vai kaut kas, bet beigās būs zilonis. Senī saņems ļoti daudz draudz līdz 4. epizodē točni. 5. vēl nezinu, kas notiek. Senī ir tā, ka dažas dāmas, kuras izliekās mierīgas, tur tipo, var sanot, bet mēs jau čomāšam tā. Un uzsprāgst. Senī parāda īstās krāsas tām dāmām. Ksenija moši ir iesūtni tur. No malas dažreiz tā izstāst. Bet, es saprotu, tās pārējās dāmas, ir par daudz. Bija par daudz, ka mēs arī tur bijām, bija par daudz. GDPR. Jā, bet ziņā tu vari kaut kādas iefilmēt, bet viņi tiešām, tu atceries. Es atceros, jā. Viņi jūs redzēsiet. Mēs tur pat baigi daudz neredzēt, bet pastāstīsim. Tātad es kā skeptiķis saku, diemžēl, ar lielu nožēlu, man ir jāpaziņo, ka TV sociālā projekta Caur ērkšķiem uz 7. sezonu ir gaisā. Jā, mēs tur fonā bijām, mēs tikai skatījāmies. Mēs šito visu redzējām, mēs redzējām, kā Buka mums dažs vārdus nepareizi pasaka. Likās, ka viņi tur nav izdomājuši, ko viņi teikt. Kas bija smieklīgākais, ka mēs aizgājām uz šo filmēšanas vietu. Mēs sēdējām, un tur bija apkārt dāmas, un mēs domājām, šī ir no ērkšķiem vai ērkšķiem. Nav tik skumji, jā. Nav taču tā. Man personīgi ir liels prieks, meitenes, ka mēs tiekamies un varam būt kopā. Nav tik skumji, es izdaros tagad. Es zināju, patiesībā es zināju. Es zināju, ka tu neesi bēdīgs, zināju, ka tu izdaries, Jāni. Jāni, beidz. Jānis tāds jokters. Tu visu laiku mēģini būt tik skumšs un tāds. Tik nopietni ritmēt, tas tāds izdarīgais čelīts. Smieklīgākais bija ap šito laiku, kaut kur ierodās Ilzionis Ceģus. Viņš ir promotējis savu jauno šovu Uguns. Iesaku aiziet, ja sanāk, ja jūs rajonā. Un viņš nezina, kas ir caur ērkšķiem. Jā, viņš vispār nezināja tādu konceptu. Viņš domāja, ka tas ir tāds dzīvais pasākums, kas notiek kaut kādā atklāšana, ka tā nav filmēšana. Un mēs viņam pastāstījām fonā, kas ir caur ērkšķiem mūsu. Un es nezinu, vai tas ielicis iekšā, bet tā kā viņš tāds, sveiki, dāmas, viņš tajā brīdī tā kā varēja redzēt, ka viņš ir apjutis, ka viņš nebija gatavs tam pasākumam. Mēs viņam arī pateicām dažus triks, jo vienmēr šie mentori novēl kaut ko šīm dāmām. Mēs pateicām, viņš izvēl kādai mausas blašķīt un saka, šī to tagad vairs nevajadzēs. Man ir tas lepnums un gods būt šeit kopā ar jums, jūsu ceļā uz pakāpienu labāku nākotni. Arī mana dzīve nav bijusi nemaz tāds rožu lauks, kā saka. Arī mana bērnība ir bijusi trausla, kā mazam bērnam. Esmu tikusi izņemta no ģimenes, tikusi kā bērns jau saprast, kas ir tā skarbā dzīve. Pāri visam kaut man ļoti sāk, tik un tā un palikt klāt. Kā jums patīk? Tā tur viena, tā Laura, tāda sēdē. Oh my God. Jāatzīst, atkal šeit bija pluspunkts Senijai šajā brīdī, jo, ka viņi dziedāja. Senija bija pie tiem piedziedājumiem pirmā, kas sāk plaudēt. Tā kā sāk iesaistīt, ka tur visi sēdēja, un Senija sēdēja, ko mēs te sēžam klusi, un sāk sist, un tur visas dāmas arī sāk sist rītmā. Mums tur pat dziedāja līdz kaut kādu dažu, ne? Jā, viņš tur dažu jau zināja. Vērts ieklausīties šo tā, viņš arī tādi jēdzīgs saka. Izratis. Tā nešķiet, ka šobrīd būtu brīdis pieteikt kaut ko maģisku. Iluzionists Eģus. Patīk kārštriki. Jā. Senija jau filmē. 3 pirksti tā. Tu tik šeit neskatās uz mums. Jā, spējams. Tas bija tik smieklīgi. Viņi filmē kaut ko apkārt, viņi piezūmā mums tur. Un, kad viņi redz, ka kaut kāda kamera nāk tūmā, viņi noliek telefonu.
Ja viņš tā sēž, kaut ko filmē, redz, ka nāk kameru, viņi tad noliek. Un tad... Viņi bija main karakteru vaibā, jā. Jā, viņi reāli bija. Mums bija tāds, ka viņa būs jāskatās. Viņa būs jāskatās. Jā. Man patīk, tad tā arī parādīšu jums. Un mums sanāca skaists caur ērkšķiem uz 7. sezonas logo. Bet jā, sanāk, viņi spēlēja tā kā pa vienam lika kaut kā randumā, un tad tur sanāca tā zina, ka tas bija spēlēja. Jā. Un tad tur beigās sanāca caur ērkšķiem uz... Jā, un uz šo masterpiece, kas tagad būs, mēs nebijām. Jo mēs izklausījās tik skeptiski, mēs domājam, ka būs kaut kāda muldēšana. Es nezinu, es pirmo reizi tādu Džeku redzu, bet... Es arī pirmo reizi par tādu biju dzirdējis. Bet, frizūra viņam ir. Bet, mēs pateica, ka tas būs tālāk. Mēs tā, Mēs neesam baigi ekstrasensīgi. Jā, bet to, ka viņš kaut kādu paļauju fonā apsaka, kaut kāds zārs nolauzdies, pie kur tur pie zuzējiem, tas gan smieklīgi. Kur kļāvu ciet, vai kas tāds ir? Bērs? Jūs nesacenšaties vienā ar otru. Jūs sacenšaties ar lūzeri sevi. Jūs sacenšaties ar lūzeri sevi. Es viņam piekrītu. Es vienmēr sacenšos ar lūzeri sevi, tāpēc es uzvaru. Visi triggeri, kas jums traucē, jums būs jāieliek šī zariņā, saproti, lai viņi aiziet, jāiemet. Visi triggeri, kas jums ir jāieliek iekšā tajā zariņā. Easy. Šitā vienkārši šitā tā. Dotajā momentā ne viņiem. Katram ir sava dvēselīte tur augšā. Jums ir jāpasaka, es esmu. Kas tu esi? Kas tu esi? Vārds. Evita. Evita. Es esmu Evita. Tā, lai viņi dzird. Šeit tas pats. Es esmu Evita. Starlink parunā? Nē, viņš šamāz. Kas ir šamans skatās, jā. Varbūt viņš ar tās 3 pasaules ir augšējā, apakšējā, kurš tās labās un tā vidējā, kur tās dvēseles ir, tās sliktās. Valds tik daudz zina par tādām lietām? Es biju vecpuļu balīti. Kur mums pastāstīja. Kur mums arī nāc viens tās ekstens. Tur arī bija vecpuļiem jāprast, viņam bija jāprast, kas es esmu. Ka iesūdz dvēselīt no šitā te degošā kociņa. Apmēram tā tur bija. Kas tu esi? Un viņam bija jāatbild. Šis čalis mazāk stundas ir skaidrā. Neapkurējies nekā. Es domāju, viņš vienkārši ir hajā pa dzīvi. Tas ir tik labi. Ka ir tādi cilvēki? Kad tu spēj kaut ko tādu, tu vienkārši čilo, tu paņem noplūc kaut kādus zārus, tu esi palasījis kaut kādu bāzes to literatūru, jā. Un tu vienkārši mauc freestylā, vienkārši tev ir improvizācija. Ok. Koncentrēsimies, meitenes. Uz visu huņu, kas dzīvē bijusi. Saprot, jums tā huņa visa. Kur jums ir teikuši, ka tu esi sūds, ka tu nekam nederi. Tev ir ļoti nesmuki ceļi. Tev šķīdi tā visi ir huņi. Tas saka, viņš vienkārši improvizē. Davai visu tā huņu, kas jums par galvā ir. Tagad ieliec ir šitais zarāji. To, ka visi teica, ka jums ir ļoti trāki mucis izskatās bez zobiem. Jā, to, ka jūs esat alkoholisti. Tā visi huņi. To, ka kur iet. Huņi, bērns atņem. Jā, gan jau izstāst, ka tev atņem bērns, izstāst, ka tev atņem bērns. Viss, kas man traucē, viņš ir jāmet, viņš ir jābļaut. Viņš ir saproti. Viss tas jāmet ārā, kamēr jūs sasniegsiet kondīciju. Vienkārši. Viss tas jāmet ārā, bet sasniegsiet kondīciju. Es gribu būt pāli. Viss met ārā līdz kondīciju. Man liekas, ka viņas visas gribētu tagad pa Kseniju. Pa Kseniju, bet jā. Ksenijas telefons. Ko tu tur var izsist ārā? Nē, zin kā, dažiem jau tas palīdz. Tas tā kā pa boksmais uzsist. Jā, tas tāds bāleliņu boks. Jā, tas tāds. Es šitā vēl uzskatu par labu uzdevumu. Jā. Izņemot to, ka viņš koku ir izhārdījis kaut kur pie zuzējuma, ka vienkārši kaut nav lapas, vienkārši tāds gāja pa ceļam. Jā, man kaut ko vajag, lai viņš izlādējās. Jā, kur tie koki. Redz, ka viens vienkārši sāk laust. Te ir Real Baltica jaunā ceļā. Viņš palīdzēja varbūt pat attīrīt. Nē, šito tādu saliedēšanās uzdevums. Jā. Ķip, ka tu esi kopā kaut kas tev jādara, tāds labs priekš kaut kādām sales komandām, piemēram. Tā, mēs pārdosim mašīnās. Visi klienti, kas saka nē. Jā, visi. Ņem vēl šito, tev vairāk tā. Ņem vēl. Tev izstāst, ka tev vajag vairāk. Vēl man izties, ka viņš ir gatavs viņām iekujā arī tādiem.
Man patīk, ka Ines vispār nav izkustinājusi. Jā, viņa tā nevis. Un mazs spoilers, Ines ir diezgan agresīva dzīvē. Nu jā, viņa jau visu laiku izdaudzās. Es jau tā arī ieliku Twitter iekšā, bet viņas darba aizgāja 5,1 prom. Bet man liekas redzīgi, tas viņš iedeva Ilzē. Izstāst, ka tev vajag vēl vairāk izdaudzīt. Tev izstāst tur ļoti tāpēc, daudz. Viņa nedaudz. Viņa tur sevi iekšā vēl. Viņa nelaiž vaļā. Meitenes, jūs esat super. Paldies jums. Un vīrieši vispār ir mudeķi. Es visu vīriešu vārdā prasu jums piedošanu, jo es redzu, ka ir ļoti daudz jums nodarījuši pāri. Piekrīt. Ko? Ej, mani neliec tā iekšā. Piekrīt. Es nepievienojos. Mēs vīrieši mudeķi. Es neko neesmu tādu izdarījis. Man nelieciet, ka es neesmu ar viņu. Tikai, ka viņš saka mēs, tad tas nav par mani. Nē, mēs esam tādi pajolīši. Tas... Izņemot Mateju, lielisko vīrieti. Jā, tieši tā, man nav jāatvainojas. Tā kā nākamreiz, kad tu kaut ko tādu saki, neliec man tajā iekšā. Bet man patīk, ka viņš jau tā kā pusraudz to saka. Viņš jau tik ļoti pārdzīvo par to, kādas tām sievietēm sāpes no vīriešiem tieši. Jā, viņš jau redzēja, ka viņš slāna to poku, viņš to jopt vai tiešām. Viss tāds, ka tā viņas tika slānīts pirms tam. Citādi viņš tāds diezgan nepatīkams cilvēks. Viņš atrod tā vājo pusi un vienkārši spiež. Un viņš saka, tas viss kārtībā, lai dārā. Vajag raudi vairāk. Jā, es atvainošos, ka mēs esam lohi. Pēc tam atvainošos, viss kārtībā. Man ļoti žēl, ka vīrieši jums dara pāri. Tas ir briesmīgi. Es jums nekad nedarītu pāri. Gribu viņām biksītēs visām ielīst. Es neesmu tikai tāds cits vīrieši. Es nekad nedarītu jums pāri, ja jūs man dot iespēju. Jā, es esmu labs vīrietis. Jūs varētu man aiziet randiņā un jums ļoti patiks. Piedodiet mums. Tāpēc, ka jums ir jāpiedod, jo savādāk nekas nesanāks. Nevar ar nepiedot to. Nekur iziet. Nav svarīgi. Ko? Sajauts scenārijs. Šis bija citam rituālam. Sajauts scenārijs, atvainojos dāmas. Cits rituāls veči. Sorry. Nevar nepiedot to, nekur iziet. Es domāju, šis ir Anniņš ar divām. Kandidāts? Es domāju, saimnieks meklēs. Šis ir Marcelino. Lienī, tu mauka tāda! Kamēr viņš špagatā ir. Un tad ir Lienīt, es tev mīlu, pracamies. Es domāju, ka šis ir Marcelino pretējā virzienā. Jā. Pārāk maigs. Bet tad brīžiem vienkārši tik asi iedzēja. Tāds, what the fuck. Viss. Lai jums veiksmi. Lai jūs esat labākie. Kādi ir startējuši šī te kaut caur ērkšķiem uz... Paldies! Paldies jums! Kuram ir mana aploksnīte? Pēc sevis. Labi, lai jums izdodas tajā tur. Savu rēkšķiem uzšāvā. Labi, visu aptver vienu. Jā, un tas bija redzīgi, viņš iet projām un tieši vienu tikai aptver un aiziet tālāk. Kuram tā mana aploksnīte ir? Olga tev? Bet Olga ar mani favorīts ir. Man arī Olga, bet chill. Nu ieradušās kādā omulīgā Rīgas restorānā uz svinīgām pusdienām. Kā es teicu, caur rēkšķiem mums ir tik labi tā diēta. Es vienkārši ēdu kartupeļus ar gaļu. Visos latviešu veidos šāšļiks, karbonādi. Kāpēc to es atstāju? Tāpēc, ka viņiem šeit pievienojas jauna meitene. Tā tur pareizi. Tā man nepatīk. Pie pusdienu galda dalībnieces jau gaida Liene un Jānis, kuri nav vieni. Sēžties, meitenes, ieņemiet vietas, lai visām pietiek. Jā, un Edgars Bāliņš pievienojās. Edgars Bāliņš arī šo. Bet es vienmēr vēl zinu, ko domāju, ka viņas aiziet paēst, tad tās girta tie gaļas klučeri. Ar tiem zobiem, bet kā? Jā, man jau ar maniem zobiem ir grūti. Jā, tas zobi izstāst tādu tik trausli vienmēr, un kā? No otras puses, varbūt tie, kas ir izdzīvojuši tie zobi, tad vienmēr cik stipri. Jā, un vienkārši tādas spraugs, ja cevišķi tēdu visu, tad tā saķerās. Jā, ļoti mantīgam. Šitā dāma man šis tāds slikts drafts. Mums ir jauna dalībniece. Meitene fantastiski atsaucās uzreiz pusstundas laikā, absolūti nezinot lāgu, ka pat kas tas ir. Mēs neko nezinām par meiteni, viņa īsti arī nezina par mums neko, un viņa metās iekšā. Čau visiem, mani sauc Evelīna. Nu jā, tas ir viss. Evelīna, tad tālāk izlaižam. Viens no maniem mīļākajiem. Visi tiek izlaisti, tikai tāpēc nemaz var pasties fotosesiju. Bet viena lieta, ko man arī, ko es esmu novērojis caur rēkšķiem uz, arī šeit to varēs redzēt, katru reizi sākumā ir. Ja jūs kādreiz dāmas piedalīties ar rēkšķiem uz un jums vajag iepozēt fotografijā, vienmēr mēlārā un... Zaļš gājam, aidi hājam. Mācam rock'n'roll. Jā, ka es taisīju bildi ar bukumu.
un Lienīte. Viņi arī uzreiz ielika šo te pozu. 3, 4. Labs, vēlreiz. 3, 4. Es tikai tagad pamanīju Ilzu, kur ir tā kas tur ir. Vienkārši ērkšķi. Jā. Ērkšķi. Viņa ir tajā šitā. Viņai tas ir perfektais leņķis. Viņa arī izsaka surfo tagad. Jā, viņa šobrīd surfo. Darba intervijas, fotosesijas ir tā kā top līmenis. Pusties, bet Būkums tā kā ņīns ir apģērbies. Viņš vienmēr ir. Viņam saulēns trūkst. Kā pirmā individuālajai fotosesijai gatava ir Ksenija. Man pirmo reizi mūžā bija fotosesijas, gandrīz apraudājos. Man bija atkal tik daudz emociju. Paldies raidījumam. Kāpēc Ksenijai vispār māc pozēt? Viņa taču ir visu māk. Kā jums liekas, vai Ksenija ir visu ēršķu sezonu simpātiskākā dalībniece? Nē? Kur tad? Tad tā Jāna ir, Elīna ir, kas vēl tāds normāls čiepis, kurš neizstās tādas. Dats? Dats, nezinu. Kādā tipa X, ka viņi ar saviem brāļiem ir gulējis. Viņai vēl tas kivs. Par tādu pārsteigumu. Augstāk celt kleju. Tos matus paņem šitā, tēt. Šitā, matus. Un skaties kameras. Jā, augstāk, lai zeķibikset no maliņu redz. Jā, viss. Bet ir pasies, kad Iels pateica pacel un kleju, viņi uzreiz pacēla. Viņa jau pirms tam tur mēģināja celt visu laiku tajā lielajā fotosesijā. Tagad Dats saka pacel matus, tad viņi necēla. Bet nebija slikta ideja, Datsē. Viņam bija tāda, jā, ka viņi mācīja arī kaut kādas podziņas, bet es nezinu, šis tāds zeķibiks. Tu tāds gribētu? Vai tu tāds negribētu? Nē, es saku, vai šitās te, kas es nezinu, kā viņas definēt, tā krāsa, kas kā tā skin color, vai tas ķipa, tas izstāsta, ka tās ļevas tetovējums. Bet arī tas, kā viņi to kleitu cilā un vispār tas kadrējums kopā. Kaut kas tur nav. Nākamā fotografēties gatava Ilze, kura iepriekšējā dienā ieguva iesauku Zvaigzne. Zvaigznītes spīdī. Iedomājies, ka tu tagad esi zvaigzne. Iedomājies, ka tu esi zvaigzne, un patīk, viņi vienkārši uzreiz sāka dzert. Bet Ilze zina, viņi uzreiz mācīja iepozēt. Es noteikti viņai daudz bildes, ka vienkārši, ir šotiņš. Viņai saka fočēties, viņi vienkārši, tad priekā. Priekā, jā. Priekā. Tad čau. Tiekamies. Zažigājam, atdihājam. Mazliet tuvāk ar ropījumsiem. Vēl vienam. Skaties kameru. Jā. Galva augšā. Ok, celies augšā. Noliec savu. Es viņai vienkārši patīk, ka viņai uzmanību pievēršana kaut ko jādara. Viņa vienkārši viņa iečilo. Viņai patīk kaut kas jādara. Kaut kādīgi jāizklausās. Bet ir tie, kuri daudz sadzerās, un viņiem kaut ko tur saka, kaut ko mēģinām. Jā, pamēģinām, un viņi riktīgi ievalkās iekšā. Kur var tik spilgt to oranžu krēklu dabūt? No humpīšos. Aizmugurē kaut kāds uzņēmumu logo gaņā. Rakļu. Ielikts iekšā. Dībēn uz āru. Galvu iegriez, galvu. Dībēn uz āru. Paties manī. Es fotos. Tur ir mans fūrers. Viņa ir gājusi Viktorijas pozas skoliņā. Nē, Viktorijai būtu labāk. Nē, protams, bet viņa jau nenozīmē, ka viņa pabeidz. Jā, bet viņa vienkārši, vienu lekciju izgāja. Bet šitā tā kustiegās pozas, domāju, ļoti labi ir. Viņi izbauda. Viņa reāli ir zvaigzne. Kad skolā bija, tev bija klases foto, tad bija tie individuālie foto, un tad bija draugu bildi. Draugiem, jā. Man tas nebija, bet es zinu, ka daudziem agrāk bija tas, ka tu kaut kādu pētiķi, tev palika varēja nofotografēties kā tā kāds pētiķis. Tev kāds dzīves pētiķis, tas sēž. Dzīves? Ko? Jā, tāds mazs pētiķis, viņš bija apģērbs ar kaut kādās drebītēs. Viņam bija džempers? Jā, džempers viņam bija. Tāda kleitiņa bija, viņš tev saka. Kaut skola fotografija. Bet džinsu kombinzoniņš un džemperīdis, ko? Pagad, Dievs. Samants, tu vari atrast kaut kādas bildes, kur ir šitie visi? Un tev nebija draugu bildes? Mums bija, bet mums krūtākais bija kaut kāds cepures.
Maids arī kā 5. klasē. Pāls arī kā 5. klasē. Maids kā 5. klasē tiešām, ka tie pienzobi izkritušā. Tad jāsamaida. Es uztvēru tajā brīdī kā dēju, es sāku vienu kustību darīt, pēc tam es pārēju. Bet šitā bija tāda koordinācija vienkārši. Halā, hatā. Īstenībā viņi pozē to glāzīti visu laiku. Vai es dzeršu? Es nezinu. Ja es iedzeršu, es būšu tu. Kustību darīt, pēc tam es pārēju citā kustībā, pēc tam es atkal pārēju citā. Un tad līdz ar to mainās tās kustības. Viņa ir kā dēja. Viņai tā fočēšanās kā dēja. Bet tas tā kā loģiski, ja tu ieej vienā kustībā un pārējai nākamā kustībā, tad to sanāk vairākas pozas. Un skāperi pasties. Kamēr dažas meitenes ar katru minūti kļūst nervozākas, Egija ir gatava fotografēties. Viņa arī izbauda. Viņai ir... Es teiktu, caur ēkšķiem uz visskumīgākais stāsts. Pārspēja Gunita stāstu. Nu jā, viņa ir ļoti bēdīgs stāsts. Vau, kas es tagad modeli būšu? Kaut gan tas nav mans. Man īsti nepatīk tas. Tas man neaizrauj. Šitam te jau ļoti labi iepauzēja. Nu jā, viņai ļoti labi sanāk. Šis nav mans. Viņa reāli varētu būt laba modeli, bet viņai tas īsti nav tas viņas tas passions. Tā kā tu vienreiz piedalījies kaut kādā seriālā kā fona aktieris. Es tagad būšu aktieris, un šis nav īsti mans. Tas man baigi tā neaizrauj. Vai arī, ka tu esi sniedz kaut kādu komentāru ielas intervijā. Es tagad žurnālists, tas nav īsti mans. Jā, bet viņai tomēr tuvāk tā dziedāšana. Bērni, ēdienas. Fotosesija man ļoti iepatikās. Es gribēju nofočīties. Viņa sastīras tādu izstādi, bet ir jābūt brīvāk. Pierādīt man, ko tad teiksi, pārējais сюда. Будешь считать? Я думала, что я сперва буду зажатая, но потом я собралась и думаю, visi var, a kāpēc es nevaru? Tā, lai jums tā jaunā meitene arī bišķi tiek. Ļoti sarkana. Es brīnās, kāpēc nav sarkanas zēks. Vienkārši sarkanais Eminems fotografējās. Sarkan balts. Kā tur bija sarkans, zaļš, dzeltens, tā Luxforda dziesma, es tā sarkanā krāsa. Kad iet, tad iet uz pilnu banku, vai ne? Šis ir ļoti labs segments, ja jums iepatīkās kāds no šiem kostīmiņiem, seksi iztēlā. Izmantot kodiņu seksīgi Romuls 10% atlaidi. Nē, es nevēlos savu ķermeni izrādīt, un man bišķi nērti. Es, protams, uzreiz metos klāt, tāpēc, ka es ļoti gribēju iegūt savā īpašumā šo veļu. Tā man bija ļoti liela saņemšanās tā izdarīt. Es ļoti biju uzvilkusies. Es par šito esmu dusmīgs, jo pagājuši gadu, kad tās striptīzējotājs atnāca palīdzēt ēkšķu dāmām ar viņas problēmām. Tur viss pups rādīja. Ko, Ksenijas pups nevarēja mums parādīt? Maksas pupi. Bet man patīk, viņa ir uzvilkusies. Viņa ir uzvilkusies ritīgi. Nevarēju saņemties, bet es saņēmos un aizgāju. Bet pagaidi, kā? Tur vienkārši ir caurspīdīgs vai? Tur ir vienkārši krūšgaliņš, var redzēt. Kādam nabagam tetā bija jāsēž un jālaro Ksenijas pupi. Vai arī viņš bija priecīgs. Izslēdz, kā teica, es šovakar ilgāk pastrādāšu. Es mājās. Mamma, es mājās vēl būšu. Vai, mums baigi daudz darbu šodien iekavēsies. Šeit, Senī malacis. Viņi zina, ko viņi grib. Viņi paņem pirmā. Bet viņi visur ieliec pirmā vienmēr. Jā, viņi arī ied uz uzvaru. Nospoilošu. 4. epizodē Senī saka, ka viņi trenējās X-faktoram. Sākumā es pat halātiņu nevarēju atvērt. Esam braukušas uz to. Mums jāpieņem tas, ko mums sniedz. Ja mums sniedz, tad redzēsim, sanāks vai ne, un ko nesanāks. Es nedomāju tam, un man nav laika, es daru pēc tam to. Esies veco, arī tā, kā viņa izskatās, es arī iet tur. Tas kepons uz aizmuguri. Vienkārši tas, kas savēl to tērpu kopā. Šis ir tad, kad es esmu uzvilcis to tērpu. Tas kepons, šis ir tiešām vienkārši. Kā? Viss tie bija tādi slow motion, viss vēl tas, zin kā, tādi ķermeņi vēl tādi skaisti un tādi. Ne jau tur, ka viņi ir sliktas ķermeņas, bet vienkārši tas kepons uzvēl. Davai, es arī uzvelkšu.
Šis man varēja visu aizblurot. Jā, bet bez tā kepona vienkārši nebūtu. Nu, tas izskats, tas būtu tā kā kaut kāds, kurš pilnīgi cits izskats. Tad būtu, jā, bet šis ir tiešām. Un šis ir tas, ko es iztēlojos, ka tu brauc, tā kā tie tālbraucēji brauc tur ceļa malās. Ko var dabūt? Jā, Davai 15 eiro un vēl bikses nost. Jā, tas bikses nost, jā. Viņa tā īsti nedarēja tam. Es jau rūpēs par savu augu. Es diētas un sporta. Jā, viņa diētas un sports, viņa rūpēs par savu augu. Bet atkal, apsveicam viņa nekaunās. Tas jau ir daudz. Tā ir īstā pārliecība. Uz baltām trepēm melnu apakšuru vajadzētu. Teātri bildi man sāp. Wow. Smieklīgākais būtu, ja viņš tam šitā nenovelk un visu sezonu vienkārši. Visu sezonu? Jā. Nu jā, viņai jāna apakšā. Jā, nu. Priekškām vilk nost. Gan man, ja tas ir pedikirs, vai vienkārši melns nāks. Bet tas izstāst tāds nokos snaks, jo otrajā kājai nav tā kā nodzerts snaks, tā es domāju. Nokos uz zobiem. Galvenais, ka viņai saka, viņai sāp, viņa vienkārši ir atliekusi muguru. Jā, kas tieši sāp? Man kepāts krīt, man sāp galva. Ķermenis, es neesmu tā vingros. Pamēģini izjāt. Olga heito, viņa menedžers. Tā man te modeļā, tu nākamā ienāc iekšā. Jā, es tā kā reāli. Davai puiši strādāja. Viņa izstāsta, ka viņi ir kaut kāds 15 gadus strādājis kopā ar Spielbergu. Jā. Industrijā vienkārši. Vai senīgi tagad aiziet pie viņas? Atnāciet, saslauciet to Ilzi. Kuri meitenes? Viņa pat netiek galā. Man jāiet uzkurīši vispār daudz. Labi, pirreiz jāiznes mikreni uz banknotu. Bet viņa arī bija tā, ka šūpoties nemācēja. Vien kā laim kaut kā. Labdien! Labdien! Vai tur aizņemts? Un ja tās sēja tādu šokādu. Man krāniņš sacēlās! Oh my god! Ceru, ka Ksenija vienkārši tur uzkāp, lai uzlikt viņa cepurā. Tur nav pagaidis apiekārtošu. Pagaidis līdz cepuru uzlikšu? Jā. Un pie reizes. Var viena ātrā fotosesija. Kāpēc viņi savilka to klēdi? Lai kāņi parādītu, lai varētu starpkājā uzlikt tak. Tu nesaproti vispār mākslu. Kad pēdējais bijis fotosesijā? Nezinu, es nekad. Nē, tagad mums bija ne lauka, ne sēta fotosesija. Kāpēc jūs tādu pozu neuztaisījāt, draugi? Nē, tas labs jautājums. Laikam neesam tik pieredzējuši. Kurš būtu augšā? Atkarīgs no tā, kurš būtu strepēm. Jā, kurš būtu strepēm. Šitādu bildi, man liekas, jums vajadzētu uztaisīt. Šitā te fotosesija kāpnē man ļoti atgādina Marcelino fotosesiju. Jā. Reiz Marcelino kāp virsū lienītē, šoks. Es tur viņai apsēdos laikam virsū vai līdu viņai virsū, bet ne tā vienkārši līdu virsū, bet tā ļoti, Es tā kā laikam viņai apsēdos virsū, es tā kā biju apķērs, laikam es jau neatceros, es jau tur nebiju. Tā ir modernā māksla. Šis ir laikmetīgā māksla. Šito nevar izstādīt kaut kur muzejā? Šito vajadzētu uz zējumā ielikt tieši. Seksuāli, jā, tā var teikt. Un tad Ilze pēc tam pateica, ka viņa pēc raidījuma laikam kļūst citādāka vai kaut kas tāds. Es esmu vīrs, bet sieva. Aizbrauc uz šavu, man bija vīrs. Atbrauc no šavu. Es biju šavā, man tagad draudzene. Tik vienkārši, dāmas, jūs varat kļūt par lesbietēm. Jums kādreiz vīrieši apnīk, atrodiet meiteni, kas jums 90 grādos kājas noliek skāpnēm, nolaiz starp krūtīm. Un viņi nolaizīja viņu? Tur izties vai nobrauc un izties. Tas kods, kā tu kļūt par lesbieti. Kā atpakaļ kļūt par straight. Tur tikai vīrietis varot palīdzēt, bet nāsot tas kods atkosts. Zini, cerāk, Ilze ir vīrs, crazy. Viņai bija cietumnieks. Kurš cietumā sēž. Un viņai bija kaut kāds čoms, ko viņa tusēja kopā, pēc tam viņa bija kopā. Viņa ir vīrs, bijušais vīrs un mīļākais. Viņai tur daudz tie vīrieši bija. Vēl draudzene tagad arī. Jā, viņa tagad aizbrauks un teiks, oi, sorry. Pats redzēja, Ilzīt cērtam dāmu. Visu dara. Visiem palīdzēt grib. Jā, brokastis uzstājas. Malacis Ilžoks. Ja tu nevari izdzert līdz galam alkoholu, visu izdzers. Da tu jau sāki stresot. Manā profilā tad ierī, lūdzu, pati. Ietev būtu paldies pateikusi. Nē, vēl Bet tu man uzreiz pat tā knapi aptvēr.
vajadzīga to pornogrāfiju. Tu aizsūti. Es savu normāli uztaisīšu, kur apakšā skaistu profilu. Nu, redz, kā jau kā pāris jau ķīrējās. Lady in the street. Jā, ko viņi grib visiem rādīt, bet viņi negrib rādīt to, ka viņi beast in the sheets. Tā negrib rādīt. Jā. Tas ir privāti. Jā. Senī, mūsu privātos video. Senī, nu nevajag jau to pornogrāfiju, ko mēs taisījām. Man tomēr vīrs mājā cietumā gaida. Es to visu priekš tevis taisīju. Jā, tas mūsējais. Jā, nevajag uzreiz, kad tagot man profilu vēl. Nu. Tā kā tā. Mums palēmums arī viss. Jā. Nu jā, viņš strīdējās. Labi, tad jau tiekamies nākamnedēļ. Edīnam vajadzētu būt atpakaļ, bet ja nē, tas ir svētdien, ko darīt. Nu, ja es neizbesīju cilvēkiem ārā, ja jūs man gaidīsiet, tad es varbūt atbraukšu vēlreiz. Bet nu, visticamāk. Tā kā paldies. Labi, dai. Čau. Čau.